skatos, ka šeit ir diezgan daudz arī tādi jauni, nezināmi vārdi, kas nav iepriekš bijušas, un tad es vienkārši pāris vārdos par mūsu kopienu sievietēm 50+, kas ir jau tā kā arī juridiski noformējusies kā biedrība, bet tas lietas būtība nemaina. Mums ir tās darbība ir uz visām 4 tā kā cilvēka dzīves jomām, gan uz fizisko, gan uz garīgo, gan mentālo un emociju pasauli. Un par šīm tēmām cenšamies, kā jau Kaspars teica, lielākoties mums ir bijuši online pasākumi, bet ir bijusi arī klātienes pasākumi, un arī turpināsim uz to virzīties pasākums klātienē. Ir arī mājaslapa un Facebooka grupa, kurai ir vērts piesakot, YouTube kanāls, kurā daļu no webināriem publicējam, un šodien mūsu tēma ir par fizisko jomu vairāk, bet īstenībā jau to nevar tā kā nodalīt. Tas veselīgais dzīvesveids, tas attiecas, varētu pat teikt, uz visām 4. Uz visām 4 šīm jomām. Bet tātad tēma ir veselība, gan fiziskā, mentālā, emocionālā, un ciemos mums laikam jau pirmo reizi ir vīriešu cilvēks, Kaspars Vendelis. Un pāris vārdos jau tu par sevi pastāstīsi, kas tev nepazīst vai nezin par tavu nodarbošanos un tavu jomu. Bet tātad tēma būs veselība. Es uzdošu kādus jautājumus, jūs variet uzdot arī savus, bet tā kā pārsvarā skatuve ir Kasparam. Ar ko man jāsāk ir? Droši vien pāris vārdos ar to iepazīstināšanu. Labi. Jā, man ir, es šad un tad šo te izmantoju, kad man lūdz pašam stāstīt tā kā par sevi, tad es bieži vien izstāstu tādu mazo stāstiņu, kas skaitās, man, piemēram, māma regulāri, šad un tad regulāri sanāk, bet diezgan prasa dēls, ar ko tu nodarbojies. Viņa arī seko sociālos tīklus, izmanto un visam kādas citas lietas, un viņa tā īsti līdz galam nevar saprast. Viņa tur apmēram nojauš par ko, bet kas ir tas, ar ko tu nodarbojies? Un man vienmēr tā atbilde ir tāda, ka priekš sevis es nesaku, ka es esmu ka es esmu ļoti panākumiem bagāts cilvēks, taču priekš manis panākuma atslēga vai panākuma definīcija būtu, ka tu nevari vienā teikumā pateikt, kas tu esi, ar ko tu nodarbojies un tam līdzīgi. Bet ja vienu vārdu, jāsaka, tad es saucu sevi par ģenerālistu. Ģenerālists ir, tā kā pretējā speciālistam. Speciālists ir ļoti daudz par ļoti maz, un savukārt man ir varbūt tās ļoti maz, bet par ļoti daudz. Un vēl es arī mēdzu sevi saukt par veselības komunikātoru, tādu, kurš runā un stāsta par lietām, kas varbūt ir mazāk zināmas, mazāk acīm redzamas un kas saistās arī ar veselību. Ja mēs jau turpinam šo te vārdu par, tu jau te pieminēji, ka ir tur mentālā, fiziskā, garīgā un kādas tik tur tās veselības nav, tad man mazliet ir jāsaka, ka viena no lietām, ar ko es ikdienā cenšos šo te komunikāciju izvērst, ir par to, kā nenodalīt šīs visas lietas. Tas, kad sākās šī te fragmentācija vai sadalīšana mazos tādos nogrieznīšos, mēs varētu nosacīti to piedēvēt ar Renē Dekartu laikiem, kad apgaismības laikmets, kad sāka tikt uzskatīts, ka cilvēks ir tā kā mehānisms, mēs varam viņu izjaukt pa detaļām, tur paskatīties, papētīt katru un tādā veidā pēc tam jau arī ar laiku radās arī modernā medicīna, kas ļoti fragmentēti skatās uz mūsu veselību. Ja tev, nezinu, ir kaut kur iekaisums uz ādas, tad mēs ejam pie dermatologa, ja mums ir, nezinu, problēmas ar elpošanu, mēs ejam pie pulmonologa, ja mums ir problēmas ar urīna ceļiem, mēs varbūt tur ejam pie nefrologa vai tam līdzīgi.
Taču, ja mēs sākam paskatīties tā plašāk, tad mēs redzam, ka, ka neviens, ne otrs, ne trešais speciālists nespēja kaut kā palīdzēt cilvēkam, vai vismaz vērst kaut kādā pareizajā virzienā, lai gūtu to vispārējo veselību. Viņš var to savu lietu sakārtot, bet uz cita rēķina. Ja? Un te mēs sākam redzēt, ka, ka, ka tas viss ir daudz vairāk saistīts nekā varētu sākotnēji šķist. Un tāpēc man ļoti mīļa viena latviešu tautas dziesma ir, ka pilna māras istabiņa sīku mazu šūpulīšu. Tad to vienu šūpināja, visu līdzi kustējās vai šūpojās. Tas tikai norāda uz to, ka viss ir šausmīgi saistīts. Viss ir tik ļoti saistīts, un vienā brīdī mēs runājam par veselību, bet izrādās tas saistās kaut kur finansiālajā pusē. Mēs sākam runāt par finansiālo pusi, izrādās tas saistās kaut kur attiecībās vai iepriekšējās kaut kādās dzīves notikumos, ja, un tam līdzīgi. Un tāpēc novilkt robežu šeit mums beidzās veselība fiziskajā līmenī, šeit sākās garīgā veselība. Tas viss ir tik ļoti nosacīti. Un tāpēc šīs robežas, mans uzdevums savā ziņā ir mazliet vērst uzmanību uz to, ka šīs robežas nepastāv. Viņas vienkārši ir iedomātas. Lai tiem, kas gribētu ar kaut ko tikt galā, varbūt arī savā ziņā uz to iedzīvoties, viņiem būtu vieglāk to izdarīt. Jā, tas, ka tā veselība ir, tā kā tu stāstīji, es nemāku tik skaistiem vārdiem pastāstīt, ja tāda viss kopums saistīts, nevis fragmentēti dažādas jomas, tas patiesībā jau kļūst arvien populārāks, un man liekas, cilvēki to sāk arvien vairāk saprast. Piemēram, manā jaunībā, un tā kā, ja šeit ir savākušās manas paudzes sievietes, tad arī mūsu visu jaunībā par to vispār tā kā nerunāja. Nebija pieejama nekāda šāda informācija, varbūt kaut kur tā tikai no vecmāmiņu kanāliem, kaut kas bišķiņ dziļāk par to ģimenes ārstu un aptiekas veselību. Bet man liekas, tas ir baigi forši, ka tas arvien vairāk tā kā iet plašumā, gan tava vadītā vietne, kas jau par platformu tu pastāstīs vēlāk, gan arī, protams, tu neesi vienīgais, kas to popularizē. Un jā, man tas ļoti patīk. Es, protams, tu atzīst, ka tas viss ir saistīts. Un jā, tad kādēļ es uzaicināju tevi uz mūsu tieši tā kā mūsu auditorijas webināru? Jo man jau šķiet, ka šajā vecumā tas nav ar nāzi nogriezts 50. Protams, mēs visi saprotam, ka tas pusmūžs kaut kā agrāk vai vēlāk tomēr sievietēm īpaši kaut kā, ir tāda robežšķirtne. Un mēs sākam saprast arī, ka tā mūsu veselība ir ļoti, ļoti jāsargā, un kad mēs pašas varam darīt kaut ko viņas labā, gan tās fiziskās, gan visu citu jomu veselību ziņā. Un tad patiesībā ar ko būtu jāsāk, lai mēs, ja mēs gribam tā kā tagad ir jauns gads sācies un, protams, visiem ir vēlēšanās viņu labāk un kvalitatīvāk un pavadīt. Kas būtu tas minimums, ar ko ir jāsāk cilvēkam, varbūt neobligāti sievietē 50 plus vecumā, bet vispār. Ja viņš grib kaut kādā labākā līmenī pāriet un vairāk ieguldīt savā labbūtībā, veselībā. Labi. Okay, es atbildēšu uz šo jautājumu. Varbūt neobligāti, kā tu iespējams varētu gaidīt, kā es atbildētu. Un te varbūt jau varētu sākt iezīmēties tas mans redzējums par to, kas tad ir šī veselība tādā plašākā nozīmē. Ja? Vispār jau es to vairāk saucu par nevis veselību, bet dzīve veselumā. Un tad veselums ir tas, kas savā ziņā zem kura slēpjas šis vārds, kad viss ir kopā. Un redz, kā 50 gadi ir robežšķirtne. Ja? Kāds teiks, un pilnīgi noteikti ik pa brīdim ir tā kaut kur uzpeld, ka 40 gadi ir tā robežšķirtne. Un, lai kādā vecumā cilvēks neatrastos, visu laiku ir kaut kāda robežšķirtne, visu laiku ir kaut kādas
Nu viss te jau, tagad jau man 30 ir, jā, tagad man 35 jau, tad man 40, 50 un tā. Uh, es teiktu, ka noteikti svarīgākā lieta ir vispār sākt apzināties par to, ka tam vispār nekāda nav nozīme, kurā vietā tu šobrīd atrodies. Jo, nu, ja paskatās uz atpakaļ, katrs man mājās ir pilns ar bērniem. Ja? Man ir 5 bērni šobrīd. Un tie, kas vēl neiet skolā, tie visu laiku grib jau sākt iet skolā. Visu laiku kaut kur tā kā iet. Tā kā viņš sāk iet skolā, tad viņam pēkšņi viņam tur vairs negribās. Un tad viņš redz, ka tur lielākais brālis vai māsa grib to. Viņš visu laiku ir starp kaut ko tādu, kur viņš nav. Ja? Un tāpēc tā apzināšanās, kur mēs šobrīd atrodamies, principā vispār, kas ar mums notiek, tā ir tā dziļākā apzinātība. Un viena no lietām, ko mums ir vērtīgi apzināties, kas tas dos ļoti daudz ko, ir pirmkārt saprast, ka šis ir tas moments, šodien, šī sekunde, šī minūte, ir tas moments, kad jūs, ik viens, kas šeit klausās, piedalās un vispār ik viens, ir pieredzējušākie, viedākie, zinošākie nekā jebkad jūs esat bijuši. Bet jaunākie nekā jebkad būsiet. Un tas notiek katru sekundi. Un tā ir šī būšana šeit un tagad. Un ko nozīmē apzinātība un būšana šeit un tagad? It kā liekas, kas tad tur vienkārši lieta būt šeit un tagad. Bet ja cilvēks nav šeit un tagad, viņam jau nav skaidrs par to, ka viņš nav šeit un tagad, jo viņš ir kaut kur citur. Un tad šīs aicinājums ir vienkārši sākt pamanīt, aktīvi pamanīt visu jauno notiekošo. Kāpēc es pieminēju arī to savus bērnus? Man tagad ir 8 mēnešus veci dvīņi. Un es tagad skatos un pētu, kas ar viņiem viss notiek. Un interesanti ir, man īstenībā pašam nav tālu no 50 gadiem. Man pēc mazākā mēneša jau būs 46, ja tā kā, es turpat pie durvīm vien klauvēju, vai ne? Un šajā vecumā skatoties uz maziem zīdainīšiem, un sākot saprast bišķiņu vairāk visu kaut ko citu, nekā tas bija, ka, piemēram, man dzima dēls, pirmais dēls, kuram tagad ir 16 gadi. Es šobrīd esmu izpētījis par to, ka, piemēram, zīdainis līdz 6 mēnešu vecumam apgūst apmēram pusi no tā, respektīvi viņš sevī ieliek iekšā apmēram pusi no tā, ko viņš jebkad iemācīsies un apgūs visas dzīves laikā. Līdz 6 gadu vecumam tie ir 80%. Pēc tam tas, ko mēs iegūstam, ir ļoti maza tā daļiņa. Mēs visu jau esam bagāžu, visu to, kas mums ir, salikuši tajās pirmajos gados. Bet kas ir forši un interesanti un vērtīgi atcerēties mums visiem, arī saistībā ar to pašu veselību, ir apzināties, ka mēs visi esam bijuši šie zīdaiņi. Gan 6 mēnešu veci, gan 6 gadu veci. Un mūsos ir iekšā iekodēta vēlme visu laiku pamanīt, iemācīties, apgūt jauno. Tajā brīdī, kad mēs pārslēdzamies uz šo te, teiksim, savā ziņā, uz ko ir atbilde biedrība 50 plus sievietes, ja? Tā ir savā ziņā atbilde uz to, ka, kā mums tagad sadzīvot ar to, ka mēs novecojamies un mums viss paliek sliktāk. Es tā ļoti primitivizēju, ja? Bet kopumā tā ir tā centrālā problēma, ap ko grozās. Vienalga, vai šis webinārs vai webinārs, kur jums bija par kā uzlikt make-upu, vai Silvijas webinārs par uzturu, ja, un tam līdzīgi. Tas viss ir, un cilvēki tajā piedalās, grib uzzināt, kā tad mēs varam to samanedžēt tā, lai varbūt ir mazāks stulbi nekā tas ir tagad, lai būtu bišķiņ foršāk nekā tas ir tagad. Un tā ir visu laiku tāda mazliet, tāds kā mēģinājums apmierināt labāk savas izvirzītās ekspektācijas.
Un atslēgas vārds ir ekspektācijas, kuras mēs izvirzam, un viņas lielākoties nepiepildās. Un tad, kad izvirzītā ekspektācija nepiepildās, mēs nonākam tādā sajūtā, ka kaut kas nav forši. Nu, to mēdz saukt par ciešanām, ja, pārdzīvojumiem un tā tālāk. Tad, kad mēs apējām apakaļ uz to apzinātību un pamanīšanu visu jauno, labi, bēbīšiem nav references, pret ko viņam salīdzināt, ja? Tāpēc viņš gūst visu jauno, un tāpēc viņam ir tas tik viegli padodās, jo viņam viss, ko viņš paskatās, pilnīgi katru lietu, ko viņš ierauga, tas viņam ir pilnīgs jaunums. Un viņš to vienkārši absorbē sevī. Visu, nāk, viss, pilnīgi viss. Bet mēs to varam arī sevī atdzīvināt caur konstantu būšanu šeit un tagad, kas nozīmē neko citu, kā vienkārši pamanam visu jauno. Tad, kad tu sāksi pamanīt visu jauno, un es šeit vienkārši tagad runāju, kāpēc tas saistīts ir arī ar veselību, un kāpēc, kāda tam nozīme ir apzinātība, bet man jau tur sāp muguri, ja? vai tur, nezinu, man tur ir pārāk daudz lieku kilogramu, vai man ir āda gribās, lai labāk izskatās, vai es labāk gribētu izgulēties, vai man pūšās vēders. Nu, vienalga, kas katram arī nebūtu tā problēma. Varbūt kādam jau pat ir, nezinu, otrā tipa diabēts, kādam ir sirds un asinsvadu slimības. Vienalga, kas tas arī nebūtu, ir skaidrs, ka šī te apzinātība un spēja visu laiku nepieņemt visu kā doto, atskatīties atpakaļ uz pagātni un visu nākotni prognozēt un paredzēt, balstoties uz to, kas ir noticis. Jo mēs nezinām, kas būs. Viens nezina, kas būs. Šis ir tāds defaulta stāvoklis, tas ir pamats stāvoklis, ar ko mums būtu jāsamierinās. Kas nozīmē, ka mums būtībā uz visu lietu, uz visām lietām, kas notiek, jāskatās kā no jauna. Tā kā, šitā ir, ok, interesanti. Tad, kad sāk parādīties interesanti vārds, centrālais atslēgas vārds interesanti, tev vairs nav bažu. Tāpēc, ka tu sāc uztvert visas lietas kā, wow, šitas, jā, es nezināju. Un īstenībā arī tā pati stresošana, trauksmainība, pārdzīvojumi par kaut ko, tas, kas atstāja ļoti lielu negatīvu efektu uz arī mūsu veselību, viņa vienkārši pazūd, tāpēc, ka tev vairs nav pret ko salīdzināt, tāpēc, ka tu to visu uztver kā jaunu lietu. Es, protams, zinu, es ļoti labi apzinos, ka šo ir vieglāk pateikt, nekā īstenībā to ieviest ikdienā, ja? Bet kā tas strādā? Piemēram, elementārs piemērs. Pētījums ar istabenēm, viesnīcas istabenēm. Paņem, šis pētījums notiek ar konkrētas viesnīcas personālu istabenēm. Liela viesnīca. Un tagad ar viņas visas nointervēja un jautā, cik daudz jūs nodarbojaties ar fiziskām aktivitātēm? Atbildi ir necik, tāpēc, ka standartā fiziskās aktivitātes nozīmē to dara pēc darba. Tur iesaistīts vai nu skriešana vai kaut kādas sporta zāles apmeklējums. Tas visticamāk maksā kaut kādu naudu un prasa kaut kādu tur atsevišķu laika logu tam visam. Un tāpēc necik. Tagad šīs istabenes sadala divās grupās. Vienai, un kas vēl svarīgi, viņas nointervē, bet viņām arī paņem pilnīgi visus tos vienkāršos biometrijas rādītājus, kā piemēram ķermeņa apkārtmērs, tas BMI indeks, svars, asinsspiediens, pulss un tā tālāk. Viss šīs lietas. Un tagad sadala viņas divās grupās. Kontrolu grupai, uz kuras varēs pārbaudīt, vai tas eksperiments strādā vai nē, viņiem vienkārši saka, nu visi jūs turpināt 3 mēnešu laikā dzīvojat, darbojaties kā parasti. Bet tai eksperimenta grupai viņiem norāda un saka, ziniet, ka uzskaitot, kādas darbības viņi dara, tur gludina veļu, pārvelk, nezinu, sūc putekļus, ja, tur mazgā trauks, nu viss fiziskais darbs, ko dara viesnīcās, ja varat iedomāties. Ziniet, ka tās visas lietas, ko jūs darat, ir fiziskas aktivitātes. Tas skaitās pie fiziskām aktivitātēm. Tā ir savam ķermenim, šim te fiziskajam ķermenim, slodzes radīšana, kas pēc būtības ir veselīgi. Un viņām šādi te pasaka.
paiet 3 mēneši, vēlreiz visas nomēra. Pirmai grupai, kura bija kontrola grupa, viņiem visi ir tāpat kā iepriekš. Tai eksperimenta grupai pilnīgi visi rādītāji ir uzlabojušies. Visi rādītāji ir uzlabojušies, uzsveru vēlreiz. Neko nemainot. Ne viņas sāka skriet, ne viņas sāka tur cilāt svarus vai vēl kaut ko darīt. Neko nemainot. Tas nozīmē, ka mēs ar savu attieksmi, ar savu spēju sākt pamanīt. Es, piemēram, ļoti labi atceros, kad es vēl esmu arī no tās paudzes, kad skolā vajadzēja braukt uz kolhoziem, ja? Un tas viss. Es esmu no Ogres, un mums tur Ogres galā bija ģimenēm, tur bija kaut kādas iedalīja vagas ar kartupeļiem. Un tad pienāca septembris, es tur, vasaras brīvlaiks, garš forši, bišķiņ besīts par to, ka jāiet atkal uz skolu. Skola ir iesākusies, un tagad pirmās brīvdienas, kas ir sestdien, svētdien, kad tu domā, beidzot tā skola atkal beigusies, tagad ir brīvdienas, man māma saka, būs jābrauc kartupeļus rakt. Un es tā, oh my God, man tā jau brīvdienas, zin kā, tāds viss, un kartupeļus rakt, nē, tas tik pretīgi. Un es ļoti labi atceros, cik tas pretīgi bija. Un tagad pavisam nesen mums draugiem ir lauki, man pašam īsti tādu lauku nav. Mēs aizbraucam pie viņiem uz laukiem, viņi saka, rekur ir kartupeļi, gribat kartupeļus, aizēj sev sarocis, cik tev vajag. Vienkārši paņemt sarocis. Un es atceros, kā es tagad, es tajā vagā vienkārši četrāpus ar visām rokām tur kašāju, baudu to visu, ja? Un priekš manis tas tikai ir tāds apliecinājums tam, ka ar kādu mēs to lietu daram, cik mēs no tā visi ļoti gūstam. Tāpēc, ja jautājums bija, ar ko iesākt, tad es teiktu ar šo. Tepat nav stāsts. Es zinu, ka visi gribētu uzreiz kaut ko jaunais gads, apņemšanās, saraksti, notievēt, tur pārstāt ēst šito, iet laicīgi gulēt. Kas tik visiem nav, ja? Un tas viss ir kaut kur čuš. Šeit stāsts ir par to, ka mums pirmais, ar ko būtu jāsāk, ir apzināties, ka mums ir kaut kas tāds, kas mums nav ok, un ka mums ir kaut kas tāds, ko mēs gribētu, lai būtu ok. Pat bez mainīšanas. Ja? Sev būt īstenībā godīgam pret sevi pateikt. Zini kā, nevis tur tā vienkārši, tā, ja? Un tagad, pieņemsim, arī ir, es varbūt šobrīd varu būt tajā izslēgšanas kancela kultūrā, ja? Bet tās, pieņemsim, sievietes, kuras ļoti popularizē šo te, apaļīgā ķermeņa pieņemšanu, un vēl vairāk runā par to, ka, nē, īstenībā tas arī ir veselīgi un tam līdzīgi, ja? Es neticu, ka kaut viena šī sieviete, kura ir apaļās formās, pie sevis kaut kur zemapziņā nav nogrūdis to sajūtu, ka viņi gribētu būt tieva. Tas nav par to, ka ir ok, visi cilvēki, visi kārtībā, bet šī lieta īstenībā ir ļoti kaitīga ar to, ka tā ir primāri jau sevis mānīšana. Ja? Man nav, piemēram, nekādu iebildumu, ja kāds cilvēks nedara tās lietas, ko vajadzētu darīt. Ok, tā ir tava izvēle. Ja cilvēks kaut kādu iemeslu dēļ ir kaut kādi psihoemocionāls bloki, kāpēc kaut kas nevar notikt, un mēs šodien tajā sarunā neiesim dziļi iekšā, ja? Bet es ļoti labi apzinos par to, ka tas nav tikai gribas jautājums, tas nav tikai disciplīnas jautājums, ir daudz dziļāki slāņi, ja? Tas ir viss kārtībā. Bet pirmais, ar ko mums ir jāsāk, ir vienkārši pateikt sev precīzi, godīgi un atklāti, kas ir tas, ko tu sev neuzdrošinies atklāt. To sākt apzināties. Un tā būs jau, es teiktu, ka šīs te problēmas nodefinēšana ir jau vairāk nekā puse no risinājuma. Jā, protams, pilnīgi piekrītu, bet ar to apzināšanos, ja tas viss ir tiešām tik godīgi un apzināti tu to saproti, bet kādā brīdī jau ir jāķerās pie tās problēmas risināšanas. Un bieži ir tā, ka mēs arī ar vislabākajiem nodomiem un godīgi sev to atzinušas esam kaut ko sākušas,
Bet paiet kaut kāds laiks un nu, pietrūkst kaut kas. Aptrūkstās tā iedvesma vai kaut kas. Pacietība, disciplīna. Nu, tu jau pats Jā. zini, tas var Okay. pietrūkt. Un šeit ir otra lieta, kas ir vēl pirms konkrēti, tur nezinu, vingrojuma komplekta vai pirms konkrētas ēdienkartes, vai par ko mēs visu varam atsevišķi runāt. Ja? Man ir pašam pietiekoši arī daudz pieredze un zināšanas tajā pašā uzturu jautājumos un vēl daudzos citos. Ja? Bet pirms vēl tā sākās vēl viena nākošā lieta, ka tu tagad apzinājies, iedomājies, nu šajā brīdī tā kā nodefinē, ok, šī ir tā lieta, ja? Punktiņš A, tagad es pilnībā apzinos. Labi, tagad nākamais jautājums ir, nu, kas ir nākamais solis pēc šīs apzināšanās? Un nākamais solis ir sava stāsta stāstīšana. Tā ir sava stāsta nodefinēšana vai nu, atsaukšana vēlreiz arī apzinātībā. Kāpēc? Tāpēc, ka nu, piemēram, ja, iedomājieties, nu, kādai sievietei ir 50 gadi, viņai ir definēta problēma, viņa apzinās, viņa nemūk no tā, viņa neizvairās un neslēpjas no tā visu prom. Okay. Paskatāmies, okay, kad šī problēma sāka potenciāli kļūt par problēmu, vai kad bija šis brīdis, kad tu pamanīji, ka tur kaut kas sāka jau aiziet ne tajā virzienā. Mēs ejam atpakaļ uz to punktu, no kurā vēl viss bija labi. Un sākam skatīties, kas pamainījās, kas bija tās lietas, un šī stāstīšana pēc būtības viņa ir pildāma individuāli, reflektējot, piemēram, ar savu dienas grāmatu piezīmi blociņu. Viņa ir darāma kopā ar, piemēram, to pašu psihoterapeitu, bet izmantojot viņu vairāk kā instrumentu, vai kauču, vai kādu citu, varbūt kādam tas ir labs draugs, paziņa vai kas, vienalga, ja? Bet ir svarīgi, ka šeit mēs saprotam, kā mēs to darām. Mēs nevienā brīdī, ejot atpakaļ un stāstot sev stāstu, praktiski nekad neuzdodam jautājumu, kāpēc. Mēs vienkārši atejam atpakaļ līdz punktam, kurā vēl viss bija tā kā ok, ar ko varēja vēl viss tā kā bija forši, un vienā brīdī tas vairs nebija forši. Tad mēs vēl to nepamanījām, tagad tas viss vienkārši akumulējies un ir jau izveidojusies tā jau lielāka problēma. Un atšķitinam un saprotam, kas ir bijis tam par pamatu. Un šis ir otrais brīdis, kad tiek pārbaudīta tava atklātība pret sevi. Kāpēc? Tāpēc, ka var gadīties, piemēram, nu, tāds klasisks variants varētu būt tāds, ka mēs atejam atpakaļ, un tas sākās tad, kad es, piemēram, sāku strādāt tajā jaunajā vietā, ja? Kurā vēl piedevām labi maksā. Un tur parādās vienkārši jautājums, tagad tā, ok, man tur labi maksā, tas bija iespējams viens no lielajiem faktoriem bija šīs darbs, un ja es tagad, tas, kas man tagad nav ok, gribu padarīt ok, viena no opcijām, kas stāv uz galda, ir šo darbu mainīt. Bet problēma ir tāda, ka šis darbs labi maksā. Noteikti ir kaut kādas kredītsaistības, vēl viss kaut kas, kas neļauj to tik viegli nu, tā kā veikt. Es nesaku, ka tas obligāti vienmēr jādara. Tas nav tā, ka obligāti jāmaina darbs. Ir, ja? Var atrisināt arī tā visi ietvaros. Bet pieņemsim, potenciāli, ja mēs sākam uzdot jautājumus par tām lietām, kuras īstenībā ir paslaucītas zem tepiķīša, tad te tā atklātība pret sevi sāk parādīties. Un šis stāsta izstāstīšana, es teiktu, ir diezgan centrāla, lai mēs tālāk, jo tad, kad mēs izstāstam, mums ir diezgan skaidri iezīmējās tālākie soļi, ja? Jo, piemēram, tas nav obligāti darbs, kurš labi maksā. Tas var būt, piemēram, kopš es, nezinu, pārvācos citur dzīvot, mājās ir izmantot ļoti nekvalitatīvu būvmateriālu, un tas man bojā veselību, piemēram. Vai kad mēs, nezinu, kad kaut kas tur notika, tad es pārtraucu, nezinu, nodarboties ar jogu. Kaut kas tur dzīvē sagadījās, un es to vienkārši vairs nedaru. Vai man vairs nav pa ceļam tie veikali, un man vienmēr, vai arī nav laika tik daudz, un es vienmēr pērku tur tādus un tādus ēdienus, ja? Redzi, te vienkārši mēs identificējam to cēloni, no kuras tad tā sakne vispār izriet.
Un tālāk jau ir tehnikas jautājums, kā mēs to adresējam. Ja, piemēram, veselības problēma ir aizgājusi dziļi, tik dziļi, ka, piemēram, tas ir jau tur skar mūsu hormonālo sistēmu, sirds asinsvadu sistēmu un tam līdzīgi, tad tas var gadīties, ka tas nav tā, ka vienkārši mēs tagad, šitā te un viss mēs atrisinājām, ja? Izmainīt, tur pārtrauc to ēst, bet sekas jau ir bišķiņ vairāk palikušas. Tāpēc tas tehniskais jautājums dažreiz var būt ļoti komplekss. Viņš var būt tāds, kurš var prasīt zināmu arī iesaisti arī no speciālistiem, kas pārzina šīs lietas. Ja? Pieņemsim, tikai tāpēc, ka slikti jūtās, cilvēks jau lieto asinsspiediena tabletes. Pieņemsim, ja? Tas nav tā, ka, mēs tagad forši nomet no tabletes un viss kārtībā, ja? Tas var prasīt laiku. Ir jābūt cilvēkam, kurš ir pieredzējis, kā uzlabot problēmu, lai ar laiku tiktu vaļā no šīm tabletēm. Hormonālās sistēmas vai vairogdziedzera gadījumā ir, tas nav tā, ka mēs to vienkārši varam atrisināt. Dažreiz tas notiek vienkārši, dažreiz tas prasa zināmu laiku. Bet ja mēs tagad jau pieejam jau pie tām fundamentālajām lietām, par kurām es nojaušu, ka tu patiesībā varētu būt ieinteresēti dzirdēt, ja? Tad es teiktu, ka vispār jāievēro, mums ir zināma tāda kā hierarhija tajā, kas skaitās veselīgs un kas nē. Ko nozīmē hierarhija? Tas nozīmē to, ka jo augstāk hierarhijas tajā topā mēs ejam uz augšu, jo tā viena lieta, kas stāv augstāk, ir būtiskāka par lietām, kas atrodas zemāk tajā hierarhijā. Ko tas nozīmētu sevī? Tas nozīmē to, ka arī mūsu šis dzīvesveids ir pieradinājis mūs pie ātriem risinājumiem. Ja? Mums ir ļoti, ļoti nepatīkams diskomforts. Vispār rietumu pasaules virzība ir uz to, lai mēs būtu arvien vairāk komfortā. Un materiālie labumi, kurus mums sniedz šī rietumu pasaule, ir ar tādu sevi ievilkšanu komfortā. Un tāpēc mums ir ļoti svešs diskomforts. Mums ir ļoti svešs tas, kas īstenībā mums ir ļoti vajadzīgs. Lai mēs stiprinātu savu nervu sistēmu, mums ir svarīgi, ka mēs esam nevis visu laiku nemainīgā stāvoklī, bet mainīgā stāvoklī. Un tāpēc, ka mēs mīlam šo komfortu un mēs viņu sagaidām, tad katrs mazākais satricinājums mums rada šo trauksmanību un stresu, kas ar laiku, starp citu, pāriet enerģijas trūkumā. Tāpēc, ka mums ļoti nepatīk šis diskomforts, mēs esam arī iemācīti momentāli ķerties pie medikamentiem vai kaut kādiem līdzekļiem, kas izslēdz šo diskomfortu. Piemēram, mana frāze, ko es bieži izmantoju, vai tad kādam sāp galva, tāpēc, ka citramons trūkst organismā? Nē, protams, ka nē. Bet citramons ir foršs risinājums, lai nesāpētu galva. Un piemēram, tie paši pretsāpju medikamenti, viņiem ir sava vieta, un īstenībā citreiz ir ļoti svarīgi, ka mums viņi ir, jo tās ciešanas var būt tik mokošas, tad cilvēkam vajag dabūt sevi līdz kaut kādam bāzes stāvoklim, lai viņš tālāk varētu vispār funkcionēt. Ja? Tas ar to viss ir kārtībā. Bet ne jau pie katras mazākās problēmas mēs uzreiz ķeramies pie vienkāršajiem risinājumiem. Kāpēc es domāju par šiem vienkāršajiem risinājumiem? Tāpēc, ka arī tāpatās veselība kā process, kas ir viens no projektiem, mēs rīkojam arī online dažādus kursus. Mēs runājam par aknu veselību, par žultspūsli, to pašu vairogdziedzeru, par enerģijas līmeni, ja, skaistumu un enerģiju un vispārējo. Un visa cita ietvaros mēs arī tur šad un tad kaut ko runājam par to, kādu potenciālu varētu būt uzturu bagātinātāji, kurus varētu palietot. Ja? Nekas tur tāds pārāks un nesaistīts ne ar kaut kādiem tīklu mārketingu, un vienkārši kas ir līdzekļi, kurus varētu ņemt vērā. Un kas ir interesanti, ka tie cilvēki, un tās pārsvarā ir sievietes, kas seko līdzi, pirmais, ko viņas izdarīja, pasūta sev kasti ar šiem te uzturu bagātinātājiem. Bet šajā veselības hierarhijā uzturu bagātinātāji ir super zemu. Viņi var būt palīgi, bet tā nav lieta, kura, ja mēs atrasinām vienu līmeni augstāk lietas, bieži vien šie te apakšējā esošie pat nav vajadzīgi.
Un tad jautājums, kas ir pašā augšā un kas ir zemāk? Nu, katram droši vien ir kaut kāda sava versija, un es absolūti neuzskatu, ka tā būtu kaut kāda absolūtā, un tas, ko es saku, tā ir patiesība. Un vispār viss, ko es saku, es jums iesaku arī pārbaudīt un nepaņemt visu to par absolūto. Un tā, tas ir mans redzējums un skatījums. Ja jums tas liekas loģiski un tā kā saprotami un rezonējoši, tik un tā ejiet un dariet savu to pieeju. Ja, jo mēs tagad beigsim Zoom, es dzīvošu savu dzīvi, jūs dzīvosiet savu dzīvi, ne? Un katrs ir atbildīgs par to. Tad manā hierarhijā augšā pašā stāv gaisma, ūdens un gaiss. 3 lietas. Ja šīs 3 lietas nav atrisinātas, tad tās apakšējā esošais, piemēram, tas pats uzturs, kas bieži vien tiek teikts kā pamats, ja? Tam visam būs daudz, daudz mazāka nozīme. Tagad, ko es saprotu un šajā vēl zemākā slānī, kur ir uzturs, miegs, kustības, tās visas skaitās kā pamats, bet es uzskatu, ka viņas stāv zemāk. Tagad, ko es domāju ar šiem te trijām lietām - gaisma, gaiss un ūdens. Gaisma ir tā lieta, kura mums, tā būtībā ir saules gaisma, pat arī apmākušā dienā, arī tad, ja nespīd saule, mēs tik un tā saņemam vajadzīgo devu, un mēs savu iekšējo bioloģisko pulksteni, mēs palaižam tik daudz mehānismus savā ķermenī, optimizējam, un ja gribam, mēs varam arī runāt bišķiņā arī ezotēriskākā līmenī, ja, bet pat aizejot prom no tā, tīri fizioloģiski. Gaisma ir tas, kurš mums pasaka, kad un kā ķermenim ir jāstrādā. Tas ir numur 1. Gaiss. Es arī vadu elpošanas sesijas un diezgan daudz arī par elpošanu mēs varam runāt. Bet te es ļoti interesants tādus arī pētījumus esmu palasījis par to, ka tas, ka mēs elpojam, lai uzņemtu skābekli, ir taisnība, bet tas nav primārais vai vienīgais, ko cilvēks dara elpojot. Un nevelti elpa ir vienīgā lieta. Mums ir autonomā nervu sistēma. Autonomā nervu sistēma ir tā, kas bez mūsu apziņas, bez mūsu prāta ietekmē visu mūsu iekšējo orgānu sistēmu, kas nosaka to, ka mēs ar prātu varam ietekmēt 3 līdz 5%. Šie 95%, kas mūsos notiek, ir autonomās nervu sistēmas vadīti. Sirds pukst autonomās nervu sistēmas dēļ. Mēs pat elpojam, tāpēc, ka mums nav jādomā par elpu, tas notiek pats. Nieru darbība, aknu darbība, pilnīgi viss notiek, jo tā nervu sistēma koordinē šo visu saistībā ar smadzenēm. Ja? Bet kas ir interesanti, ka elpa ir vienīgā lieta, kuru mēs varam pamainīt, un es domāju, tas nav nejauši. Tīri, ja mēs tā no tādas kaut kāda radītāja viedokļa skatāmies, tas nav nejauši, ka tieši elpa ir vienīgā lieta, kuru mēs varam ietekmēt arī pēc gribas, pēc savas apziņas. Tātad katrs no jums klausās šo webināru un nedomā par to, vai elpot vai neelpot. Ja? Viss tas notiek pats. Tā vajag būt. Bet, ja es jums tagad teikšu, aizturiet elpu, vai izpūtiet ilgi, vai ilgi ievelciet, jūs to varat izdarīt. Un šādā veidā ietekmēt to, kas notiek ar jūsu ķermeni. Tā ir elpa, gaiss. Un 3. ūdens. Un šis arī ir tāds varbūt plašāks, un es jau jūtu, ka es diezgan izvēršos vispār, runājot. Bet ūdens ir tas, kas ir galvenais signālu vadītājs, varētu teikt, visā mūsu organismā. Pateicoties ūdenim, tagad šī ir ļoti kontroversa lieta, bet īstenībā jau vairs ir aprindas, kurās tas vairs nav. Mūsu sirds nepumpē asinis. Sirds nevar pumpēt asinis fiziski, tas nav iespējams. Tā ir dogma, kas ir ielikta, bet asinis notiek tāpatās mūsu ķermenī rit asinis, tāpatās kā kokos no saknēm līdz augšai, bez sirds mehānisma tas notiek. Asinis kustās mūsu ķermenī, tāpēc, ka ūdenim ir
ir pozitīvi un negatīvi lādētas elektronu starpzonas, kas tā kā magnēts ir tas Ilons Masks gribēja būvēt to dzelzceļu, ja, kas ar magnētu dzen uz priekšu nenormālā ātrumā. Tieši šādā pašā veidā mūsu asinsvados asins rit, pateicoties ūdens lādiņam. Un kas ir interesanti, ja mums bija arī konference pavisam nesen oktobrī, mums ir Latvijā ir viens no Baltijā vienīgajiem ūdens someljēriem, kurš ir arī mācījies pie jaudīgiem ūdens vīriem. Un ūdens ir vairāk nekā tikai H2O molekula. Tātad, piemēram, Bībelē rakstīts, Dievs radīja visu, par ūdeni ne vārda, ūdens jau bija. Tāpēc, ka ūdens, un tur ir kaut kādi Itālijas radioinženieri, kas faktiski ir izmērījuši ar frekvencēm, viņiem ir aparāti, jaudīgi aparāti, kas māra frekvences un vibrācijas un visu matēriju, teiksim, kas ir matērija? Tie ir viļņi, kas ļoti blīvi viļņi un izskatās pēc cietas vielas, ja? Un ūdens ir materiāls, faktiski, ja mēs tā varam teikt, dieva stāvoklis. Tā kā spogulis, tas, ko mēs tajā ēterā gara pasaulē neredzam, tas ūdens ir matērija. Un mūsos iekšā ir ūdens. Ja vēl, piemēram, mēs ejam to evolūcijas ceļu, tad dzīvā radība vienā brīdī izkāpa ārā no okeāna. Kāpēc mums vajadzīgs ir minerāli vielas, sāls un viss pārējais tik ļoti daudz? Un kāpēc mēs sastāvam tik daudz no ūdens? Zivīm tas nav vajadzīgs, tāpēc, ka zivis dzīvo optimālā vidē. Tad, kad dzīvība izkāpa ārā no ūdens, vajadzēja sev paņemt līdzi. Un tas viss mums ir iekšā. Tāpēc tie sāļi, minerāli vielas, kas viss ir okeāna ūdenī, mums ir iekšā vajadzīgs šeit. Tāpēc, ka mēs iekšā imitējam mazliet to okeānu iekšējo. Un tas ir tas, es nezinu, vai tas savelkās jums visiem kopā, vai es teiktu, ka šīs ir tās 3 pirmās lietas, kurām ir jābūt pilnīgā kārtībā, ja? Un mēs varam vienkārši to ūdeni reducēt līdz dzeršanai un līdz kvalitatīva ūdens, faktiski ne tikai iekšējai lietošanai, bet arī ūdens iekšējas enerģijas veidošanai caur sirdi. Un tā ir mīlestība. Tā ir mīļums vienam pret otru. Un tieši tādēļ es pieminēju šo te kopā sanākšanu pašā sākumā. Jo tas, kādu sirds izstaro elektromagnētisko lauku, ko arī var izmērīt, ir ne caur kādiem zūmiem un webināriem nenododās. Un tas ir tas, kā mēs strukturējam iekšā šo te ūdeni, lai mums būtu labāka asinsrita. Un tad mēs saliekam šīs 3 lietas kopā - elpa, gaisma un ūdens. Nav nekāds pārsteigums. Nevienu droši vien nepārsteidz pateikt šīs 3 lietas. Ja jums šis nav sakārtots, jūs varat vienkārši, tā teikt, iegīkot, ja, un būt apsēsti, ar kurām gribat diētām, ar kurām gribat fiziskajām aktivitātēm. Tas viss būs tikai tāpat kā uzturu bagātinātāji, kas ir vēl zemāk. Tas var palīdzēt kā instruments, bet tas nekad jums neiedos to sajūtu, kādu iedod tā pati pastaiga dabā. Ir taču tā. Jūs izējat no tā pārgājiena, tu atgriezies. Pirmkārt, jūs esat bijuši kopā, jūs esat bijuši svaigā gaisā, jūs esat bijuši gaismā. Nekas nav labāks par šo. Un jūs varat vienalga ēst savu snikeri līdzi, un viss būs vienalga labi. Un tagad jūs atnākt mājās un tumsā, ēnā, sliktā visā tajā vibrācijā, ēst savus brokoļus un zupu, un vienalga viss ir slikti. Par šo tas stāsts ir. Jā, ļoti forši, bet tie visi tie augšējie 3 man vēl tur tā kā sasaucās ar visām stihijām, tur vēl zeme pietrūkst. Saistība ar zemi. Mēs esam zeme, mēs esam zeme. Mēs esam tas 4. Mēs esam tas materiāls. Jā, mēs esam tas. Jā. Auļiem ir tā dziesma.
ūdens, manas asinis, elpa, gaiss, Jā, man, es zinu, nu, jā, bet es arī tagad nevaru es pat varu nocitēt. uzlikt fonā, man ir tā dziesma, es viņu ļoti bieži izmantoju. Tā ir spēka dziesma viena, ja? Tieši tur tā arī dzied, vai ne? Ka, nu, Jā, mēs jā. esam tas augums, zeme mans augums. Nu skaidrs, tad viss saslēdzās. Jā. Viss absolūti saslēdzās. Jā, tu jau pieminēji to, un arī mūsu webināra nosaukumā ir veselība kā process. Es gribu, lai tu paskaidro bišķiņ to, nu, nevis tavu mājaslapu, bet kā teicienu, kā veselība kā process. Kā tu to izproti? Veselība kā, jā, es to izprotu tā, ka, nu, redz arī, teiksim, kvantu fizika. Vispār, labprāt, pirms es tagad šito stāstu, es skatos, te daudz pievienojušās un aizgājuši, laikam, pa daudz ezotēriski izsakos vai kā, vai kā citādāk. Bet tie, kas ir palikuši, varbūt jūs varat nokomentēt vai ierakstīt, nezinu, pāris vārdos, teikumos, nu, cik ļoti jums šis vispār liekas saistoši ar veselību un kā tas rezonē. Tā, man liekas, internets kaut ko te bišķi noraustījās. Nu, tu Um, pagaidām viss ir, jā. Var jau arī viss attaisīt ir ok. mikrofoniņu un ierunāt, vai rezonē, vai varbūt uzreiz kaut kāds jautājums ir. Nu jā, un tad es varu paskaidrot to, kas ir veselība kā process. Nu, redzi, kvantu fizikā ir tāda interesanta lieta, ka, un mēs esam arī pieraduši tomēr uz lietām skatīties caur tādu fiksētu stāvokli. Nu, ja jūs, piemēram, aiziesiet dodosiet asins analīzes, kas var iedot daudz informācijas, bet ir jāsaprot, ka tas ir tikai tā mirkļa stāvoklis. Viņš var kaut ko atspoguļot no tā, kas varbūt ir bijis iepriekš, bet tas nevar atspoguļot plašāku lietu kārtību. Un tieši šī ideja par šiem 4 elementiem, kuri tiek izmantoti ļoti daudz tādās, tradicionālajās medicīnās, tajā ajurvēdā, hinduisti Mhm. to izmanto, daoisti šīs lietas, teiksim, senā Ķīna un tam līdzīgi izmanto. Ļoti daudz čakras izmanto un ko tik visu neizmanto, ja? Bet viena lieta, ko viņi noteikti neizmanto, ko izmanto rietumu medicīna, ir uztvert visu pa sastāvdaļām, pa orgāniem vai kā. Viņi visu redz, vai pa šūnām. Viņi visu redz kā tādu substanci, kā tādu kopumu. Un, ja mēs sākam skatīties kopumu, tad mēs nevaram vienkārši izslēgt kaut ko citu, kas piedalās visā kopējā procesā. Ja jūs varat interesi pēc vienkārši iegūglēt, lai, piemēram, vielmaiņas schēmu parāda bildītē. Nav runa par saprašanu vai nesaprašanu. Jūs redzēsiet, ka pat tur kaut kāda viena elementa, tā saucamie ceļi, ir vienkārši kosmos. Tur neko nevar saprast. Tik sarežģīts ir tas viss. Ja? Kāpēc? Tāpēc, Mhm. ka šī te māras istabiņa ar šūpulīšiem visu laiku šūpojās. Un tas ir nemitīgs process. Tas ir līdzīgi kā šie triku meistari, kuri griež šķīvis uz kociņiem. Ja? Viņš iegriež visus tos šķīvis uz kociņiem, un viņi griežās. Un vienā brīdī izskatās, ka ir šķīvis stāv stabili. Bet viņi Mhm. stāv stabili tikai tāpēc, ka viņi visu laiku griežās un rotē. Ko līdz viņi apstājās, tā viņi krīt zemē. Un tieši tāpat arī mēs apstāsies, viss, tev ir beigas. Mums ir visu laiku jākustās. Nu jau mēs pavisam maz palikuši. Laikam pilnīgi neaktuāls Nu, jautājums kā, daudziem. kā, Bet ir jāsaprot, jāsaprot ir tas, ka šis process ir visu laiku mums jāuztur. Un šī uzturēšana ir tā atslēga. Un viena no lietām, kas ļoti bieži ir cilvēkiem, ir tādas limitējošas pārliecības. Pieņemsim, vecums nenāk viens. Ja? Vai, ja tu kaut ko nevari izdarīt, paskaties pasē, ja? vai tam līdzīgi šīs frāzītes, kādas pastāv vienkārši lieto priekšā un pakaļā, kur nav slinkums visur. Ja? Bet tad, kad tu sāc saprast, ka šis process mums visu laiku kā tie šķīvīši jāiegriež, nekad nevar apstāties. Mazliet ir jāsaprot, mazliet ir jāizglīto sevi. Ja? Protams, ka nav obligāti iet kaut kur studēt vai lasīt nenormāli gudras grāmatas. Pietiek bieži vien ar kaut kādiem pat kursiem vai konsultācijām vai tam līdzīgi.
Bet ir kaut kādas bāzes lietas jāsaprot, kas notiek. Nu, piemēram, tās pašas sievietes, īpaši pēc 50 gadiem, ja? Ir skaidrs, sāk samazināties spēciņš, samazināties muskuļu masa, samazināties kaulu blīvums. Kāpēc? Tāpēc, ka mainās minerālu vielu balanss un hormonālais balanss pēc noteikta vecuma. Mums jāsaprot, ka tas viss notiks, ja mēs neko nedarīsim, ja mēs šķīvīšus negriezīsim. Tagad mēs sākam domāt, ok, un tagad es runāju par vienu no tādiem jau zemākā līmenī, bet ļoti svarīgu punktu, tādu svarīgu, ir, un kāpēc tieši sievietēm es gribu uzsvērt, tāpēc, ka sievietes parasti to neuztver kā sievišķīgu lietu, ir svaru cilāšana. Smagumu cilāšana. Saprotams, šeit mēs nerunājam, ka jāiet kaut kādas nenormālie tur stieņi jācilā vai kas. Katram ir savs svars. Katram ir sava hantelīte jānopērk. Bet hantelis, svara bumbas vai stieņi, tās ir jūsu jaunie sabiedrotie. Ja tas tā nebūs, kaulu blīvums joprojām samazināsies, fleksibilitāte samazināsies, arvien vairāk pieaugs risks nokrist. Nokrist būs saistīts ar to, ka šī ķermeņa spēks zaudē, samazina arī orientēšanās, līdzsvara spējas, kas nozīmē, ka mazākais slidenumiņš tā uzreiz būs gar zemi. Tas nozīmē, palielinās risks kaut ko salauzt. Ja kaut ko salauž, tad principā kaut kad pāriet uz spieķītis pāriet uz to staigulītis pāriet uz ratiņkrēslu un ratiņkrēsls pāriet uz guļošu stāvokli. Es ļoti dramatizēju, bet tas ir viss nenormāli reāli. Mums atliek paskatīties, kāds tas gājums ir dažām tā pašām sievietēm un arī vīriešiem, kuriem ir 80, piemēram, plus gadi, ja? Kāds tas viņu tā progresija notiek, ja? Nu, man šobrīd arī, piemēram, ļoti, ļoti tuvu paziņa, viņai māma, viņai gūžas problēma. Viņa ārsts saka, nu, principā vēl nevajag, bet varētu būt, ka drīz vajadzēs gūžu mainīt. Es saku, zini kā, nu, protams, tu vari gatavoties, gaidīt to brīdi un aiziet un nomainīt, bet, nu, viss būs slikti. Bet tu vari iesākt, un es viņu aizsūtīju pie viena sev ļoti labi pazīstama svaru bumbu eksperta. Un viņa sāka trenēties. Un viņš man saka, ka viņam jau ir kaut kādas 3 vai 4 sievietes pavisam nesenā laikā pilnīgi izvesaļojušās. Un tā arī 50, 60 gadīgas. Ar normālu plānu vingrojot. Nav mums jāpieņem tas, ko saka ārsts. Mums tas nav jādara. Viņi to teiks, un tīpaši, ja zina, cik tas ir ienesīgs bizness, tas nav viss jādara. Un vienkārši atliek pielikt bišķiņu slodzi, ja? Un šeit arī runājam par to, ja mēs nodrošinām, ka mums muskuļos sāk pieaugt spēks, mums sāk palikt stiprāki kauli, tas padara pilnīgi visus pārējos rādītājus daudz labākus, arī veselības ziņā. Tas pašsajūtu uzlabo, tas uzlabo to pašu mentālo stāvokli, miegs uzlabojās. Un tagad šī paziņas māma, kura tagad, nu, viņa iet tagad pavisam kaut kādu nesen, kaut kādu mēnesi, ja, viņa saka, nu, ja tur tā kā bišķiņ vairāk sāk sāpēt tajā vietā, kas ir pilnīgi saprotams, tāpēc, ka tur beidzot sāk pieplūst asins un sāk dzīt kaut kas. Viņa vienkārši katru reizi pēc treniņa brauc un vienkārši tādā apgarotā, nu, parastāvoklī, ja, un tik maz vajag. Un, ja jums mājās nav kaut kādas hantelītes, tad es saku, rīt lūdzu, uz Decathlonu vai uz kuru citu veikalu un pērkam nost. Nu, lūk. Jā, paldies. Varbūt vēl ir kaut kas tāds no tādiem tīri praktiskiem ieteikumiem, nu jā, nu kas tieši mūsu auditorijai būtu? Protams, mums nesen bija arī webinārs ar Ilzi Luteri, ja tu varbūt zini tādu uzturu speciālisti, un tas bija ļoti vērtīgs. Tieši arī, jā, par uzturu, tā kā man jau ļoti iepatikās, ka viņi sauc mūs par karalienēm, ka mums ir ļoti tagad jāizvēlās vairāk nekā jebkad agrāk to savu uztura kvalitāti un to, ko mēs liekam mutē un ko mēs ēdam. Un kaut gan tu to nosauc uzturu jau pie tā zemākā slāņa, bet es domāju, ka tas ir arī tas, kas mums šobrīd ir
nu, jāpārskata. Jā, nu Un, par uzturu es teiktu, ka ir diezgan vienkārši, nu savā ziņā vienkārši. Mums ir vienkārši dažas lietas, kuras mums nevajadzētu ēst vispār, nu tā kā vajadzētu turēties pa gabalu. Nu, tas dara universāli visiem. Un tad pēc tam ir kaut kādas lietas, kas plus mīnus lielākoties visiem cilvēkiem dara. Un tad ir trešā kategorija, kuras ļoti individuāli. Ja? Pie pirmajām lietām, kuras pilnīgi noteikti visiem nevienam nedara, ja mēs runājam par ēšanu, tad jums ir jāturās vienkārši mega pa gabalu no rafinētām eļļām. Nu, tas ir tā, ja jums ir tas ir tā kā finansiāls jautājums, tad ticiet man, finansiāls jautājums jūs pārmaksāsiet pēc tam. Tas ir lēns nogalinātājs. Tā ir sērga. Tā ir lieta, no kuras turēties. Un es noteikti nelieku šajā kategorijā iekšā, piemēram, cukuru, ja, no kā arī vajadzētu. Es pat miltus nelieku šajā kategorijā iekšā, no kā vajadzētu turēties pa gabalu, bet šīs tēļas. Tas būtu tā kā tas. Um, un tad, attiecībā, vēl uz uzturu runājot, nu, man jau ļoti nepatīk tā ļoti specifiski runāt par kaut kādām lietām, tāpēc, ka mums tomēr ir katram pašam ir jāsaprot, kas der, kas nedara. Un tas atkal iet atpakaļ uz to apzinātību, jo vienam tas dod enerģiju, vienam laupa enerģiju. Un ir svarīgi, ka tu saproti, kas ir tās lietas, kuras tev laupa un kuras tev dod enerģiju. Tāpēc mums katram ne tikai nedara vienam, man un tev vienādas receptes, ja, mums pat katram pašam nedara ziemā un vasarā vienādas receptes. Tāpēc tas, uz ko es gribētu noteikti vērst uzmanību, vēl kas ir mīti, piemēram, par to, ka sāls būtu ļoti kaitīga. Es tam pilnībā nevaru piekrist. Piesātinātie tauki. Es domāju, Silvija jums par to arī diezgan daudz stāstīja. Ka tie būtu ļoti kaitīgi. Tam es arī pilnīgi noteikti nevaru piekrist. Un tie noteikti nav tie, kas nogalina un padara visas tās problēmas, kuras mums padara. Un sāls patiesībā, kā kurā vecuma grupā un kā kuram cilvēkam, bet, ja man drīzāk jāsaka, ļoti daudz cilvēku lieto par mazu sāli. Cits jautājums par sāls kvalitāti ir, ja mēs runājam par lēto vārāmo sāli un tādu, kur ir balināta ar alumīnijiem un tam līdzīgi. Tas ir cits stāsts. Ja jūs jau izvēlaties kaut kādu jūras sāli, kas ir varbūt turpat to ķeltu sāls vai franči, tas gorande sāls, tie jau ir tā kā augstāka līmeņa sāļi, viņi ir arī bišķiņ dārgāki, bet tas ir līdzīgi tāpat kā ar šo te eļļu, ja. Ja ir vērts dažas lietas, kurās ir vērts ieguldīt. Tā kā tas par ēdieniem runājot. Bet ja mēs tā vispār skatāmies par tām lietām, pieņemsim, man tagad arī ir, zin kā, mums jau tagad 5 pār 7 ir visu, mēs tāpat izstāstīt nevaram. Es varu, piemēram, pateikt, ka tagad jau šo svētdienu man būs izaicinājums, 21 dienas izaicinājums, kurā būs cita starpā gan šī pati ēšana, varbūt ne specifiski, kuras receptes un tam līdzīgi, bet vispār ēšanas tas uzvedības virzienā. Tas izaicinājums mums sauksies ceļā uz savu fit. Un tas stāsts ir par to, kā pietiekami atrasties gaisā, svaigā gaismā, pakustēties, dzert to pašu silto ūdeni, kas mums ir tāds mazliet arī padomāt par ēšanu, varbūt kaut kur bišķi pagarināt šo te atslodes logu un tam līdzīgās lietas. Tā kā tas ir tas, uz ko var pieteikties, un tur jau tad var bišķiņi izvērstāk šo te lietu, tieši konkrēti darāmu lietu sarakstā, ja. Tā kā tas ir tāds, es nezinu, ja es varu vēl reklamēt kaut kādas lietas, kas man te vēl priekšā pa plāniem. Jā, arī, lai tu pastāsti vairāk par to platformu, vai tas būs kaut kas cits nekā šobrīd mājaslapa veselība kā process, vai tas ietilps tajā mājaslapā? Šobrīd par platformu mums savulaik, ka mēs ar Agnesi šo te veselību kā procesu, mums bija savulaik iecer veidot tādu platformu, kas būtu tāda informatīvi izglītojoša ar kursiem un dažādām citiem materiāliem un tāds ļoti noderīgs.
mēs viņu arī palaidām, bet mēs sapratām, ka, lai tādu platformu uzturētu, ir jābūt krietni vairāk cilvēkiem, kas ir gatavi šajā te abonēt tādu platformu, jo tas kļūst par 100% darba laiku. Un 100% darba laiks, tas nozīmē, ka pilnīgi nevienam citam nav vairs laika kaut ko darīt, un tad ir jāspēj nodrošināt viss šis te. Un tas mums bija, nu, dalībnieki, mums bija abonementi, bet mums būtu vajadzīgs ilgāks laiks, lai savāktu vēl vairāk. Bet tas prasa, zinām, jau investīciju un visu to. Tāpēc šobrīd es daudz vairāk fokusējos uz to, ka mums ir bezmaksas daudz informācijas, intervijas formā, tajā pašā YouTube vai Facebookā, kur mēs intervējam dažādus speciālistus par visdažādākām tēmām. Ir vairāk kā 100 jau mums tur tās sarunas ir. Tur vien jau, manuprāt, var jau daudz ko apgūt, ja? Par plašu spektru ar tēmām. Un tāpatās arī tagad man ir konference reizi gadā, bija tagad oktobrī, būs atkal oktobrī, kur var piedalīties. Un es arī rīkoju dažādas, nu, teiksim, tādas kā klātienes pasākums, retrītes un tam līdzīgas lietas. Tā kā, nu, es te... To visu var atrast tavā mājaslapā. Es tevi nedzirdam vairāk. Jā, es netīšām nospiedu mikrofonu. To var atrast mājaslapā un vispār sekojot līdzi man vai veselība kā process, tās visas lietas ir pieejamas. Tā kā es esmu diezgan plaši visu kaut kur pārstāvēts un daudz neslēpjos. Jā, arī nesen bija ļoti vērtīga šī intervija, ja tas jau bija varbūt ātrāk, bet es tikai nesen viņu pamanīju ar Ingu Dambīti Ozoliņu, ja pareizi nosaucu. Arī par mūsu tēmu es atļāvos arī tā kā saiti nostraumēt mūsu mājaslapā. Un es arī ievēroju, ka tur ir ļoti, ļoti daudz vērtīgu resursu, bezmaksas resursu tavā šajā veselību kā procesa YouTube kanālā. Jā, es sūtot ierakstu noteikti arī nosūtīšu kaut kādus saites, lai nav speciāli jāmeklē uz tavu izaicinājumu, kas tuvojās jau pavisam drīz, 21. Jā? Jā, tas šo svētdienu sākās. Tas jau svētdien sākās, jā. Un arī uz YouTube kanālu. Un, nu, man jāsaka, būs liels paldies. Saruna vai webinārs vai kāda nosaukt izvērtās ļoti foršs. Man pat nebija cerības uz tik dziļu tādu foršu. Un jā, tātad mēs viņu publicēsim arī YouTube kanālā, mūsu sievietēm 50+, un varbūt tomēr ir kādi jautājumi, tad šobrīd ir īstais brīdis. Kaut kas čatiņā laikam ir. Tu esi ielicis. Es ieliku to, ko es tikko pieminēju. Jā. Nu, varbūt kamēr cilvēki tur, nezinu, nerakstīs kaut ko čatā, kas ir tas, kas priekš tevis, ko tu ieguvi priekš no šīs sarunas? Kādu atziņu, es nezinu, varbūt. Jā, nē, nu man ļoti uzrunāja tā tava, kā tu teici, piramīda vai kā? Ar to augšējo, ar to gaisu un ūdeni. Un man tā kā, jā, bišķiņ sakārtojās galvā arī prioritātes un jā, droši vien kaut ko tajā virzienā es sev paņemšu. Ka tas ir daudz būtiskāk, svarīgāk un nekā tās uzturbagātinātāji un vispārējais. Jā, varbūt vēl kāds var iekomentēt, kas nebūs lielas aktivitātes, es tā skatos. Nu labi, jā. Nu, ka nav, tad nav. Ka nav, tad man bija prieks jums piedalīties. Man ir palicis pierakstīts vēl viens jautājums, tad es to varbūt uzdošu. Man laikam baterija telefonam iespējām. Par tiem 120 gadiem varbūt mums atklās noslēpumu. Noslēpumu ko? Par 120 kā dzīvot līdz 120? Tas ir joks, protams, jā, bet... Tad, kad man būs 120, es varēšu pateikt. Bija tas teikts, ka būtu normāli līdz 120 gadiem dzīvot. Jā, tas bija gandrīz vai pirmsākumos, kad es sāku runāt daudz par veselību. Tas bija tāds
mazliet, protams, ar tādu mārketingu, tādu piešpricīti, uzmanības pievēršanai. Bet tas arī bija tā doma, nu, kāpēc lai nē? Nu, teiksim, es arī šobrīd domāju, nu, kas vainas. Protams, ja cilvēks iedomājās, ka viņš ir tur knapi kustās un neko nevar izdarīt, un tad jau no 80 gadiem vēl līdz 120, nu, tad, protams, ka nē, ja? Bet tāpēc mans stāsts bija par to, ka vairāk kas viss ir nepieciešams, lai tas būtu kaut vai vispār teorētiski iespējams. Un tad, kad tu to dari, tad beigās sanāk, ka tu jau nevis pieliec savai dzīvei gadus, bet tu saviem gadiem pieliec dzīvi klāt. Jo tad tā darīšana, tad tas ir tas process, un tad tā veselība ir kā process. Ja? Tā kā process, tas viss ir tikai par procesu. Un vai tas man izdosies, nu, tad droši vien to, ka, ja gadījumā, nu, es, piemēram, tā teikt, nolieku karoti stipri pirms tā, ja, nu, tad vienīgais man draugi vai paziņas varēs bērēs teikt, klausies, nu, redz, neizdevās. Nu, bet man jau no tā ne silti, ne augsts, es būšu darījis tās lietas, kuras man likās, ka ir forši darīt. Jā. Jā, uz tādas pozitīvas nots arī tad beigsim. Teikšu tev paldies. Un paldies klausītājām, kas skatījās tiešsaistē un kas skatīsies ierakstu. Lai mums visām izdevās. Jā, atā. Čau, čau. Atā visam.